A year later, I saw a person passing away. Nākošā mazā epizodīte, tas ir cits jau stāsts, jo viņš ir pārmetis mūsu 1 gadu vēlāk, tad viņš visu laiku rūpējās par to, lai mēs chronoloģiski saprotam, kur mēs atrodamies. I was working in a hospital. And even I had a duty to transport the dead body to a specific cadaver storage facility. There was nothing personal to me. But the things changed suddenly a few years later, when I was 24. Lūk, un te ir diezgan svarīgs mirklis vispār viņa runā. Ja, un mēs to varam just pēc vārdu izvēles. Lietas mainījās. Pēkšņi. Ja, tad runātājs ir tā dramaturģiski ievilcis tādu kontrastu, viņš ir ievilcis tādu zīmi, klau, ir pirms un ir pēc. Un šī tā robežšķirtne. Un tas jūsu publikai ir ļoti interesants mirklis. Cenšaties savās runās vienmēr izmantot šo te paņēmienu, ka jums kaut kādā nogrieznī viss tā kā pāršķērējās uz pusēm un viss mainās.